motociklu diezgan grūti lēnām. Visi esam sameklējuši sev vietiņu, kur brītiņu apstāt. Nu esam svinīgi iebraukuši rudenī, ka šogad mums ir bez gala krāšņš, jo zied nevien dārzi, bet arī cilvēku sirdis. Jūs esat šodien pulcējušies tik kuplā skaitā, un mēs esam tik laimīgi un priecīgi un pateicīgi jums visiem, ka jūs piedalieties ar mums no sirds uz sirdi. Mīļie, mūsu muzikanti ir mazliet nosaluši, un mēs sāksim 10 minūtes ātrāk. Lūdzu, nāciet, klausieties, baudiet, būs brīnišķīgi priekšnesumi, un pēc tam būs dejas, neizklīstiet. Mūsu burvīgais dīdžejs Aleksis dzeltenajā kretniņā jums ir sarūpējis ekskluzīvu iespēju izpausties karaoke dziedāšanā. Lai atceries, kā uzsmaidīja gaiss, kā lietu gājām lasīt zemenes, kā aizbēgām no stundām aplamēs un skulstījāmies tad zem abeles. Pēdējo reiz tā gribētos ar tevi atkal kopā. Pēdējo reiz būt mūsu pielijušā vasarā.
talants ārprāts. Kur tie aplausi vēlreiz? Paldies, paldies, paldies. Cik skaisti. Bet arī iegūsiet vēl Ekoloģiski. Nogaršo čipšus ekoloģiski. Jā. Tie parasti tiek pagatavošanas noslēgums. Noteikti aiziet uz kultūras nama zālīti, nodegustējiet, uzrakstiet kurs numuriņš. Jums vislabāk gājas pie sirds. Un tad mēs noskaidrosim, kādas ir šogad zosaniešu Noveč piebalda. tendences garšas. Paldies! Oi, nē, es turpināšu. Jā, paldies. Garša interesanta. Tātad kultūras nama zālē. Jūs lieksti kodas un zīvis, ko apēs, kad pavakars tūs. Šo gūni kursi mēs divi, kā kuruši daudzi pirms mums. Ja no upes izlektu sudraba zivs un prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien cēlies. Labrīt. Ieliet skorjām. Vai vienkārši tāpat, vai viņus uzlūda pārā? Jā, nu jā. Ir jau tā arī, kad atstājam miers. Kas var būt garšīgāks par to? Tas tie pa salātiem. Tie? Oi, man jāskrien. Šitie bērni būs pārēdušies končas. Tik viegli ir atrunāties, ka laika jau nepietiek, ka nedrīkst ne brīdi stāties tikai tad tālu tiek. Tā braucam viens otram garām, jo vairamies no kafēs, bet kamēr vien darbus darām, draudus var pazaudēt. Bet kad draugi beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tāds neizliekas un nav neviens, kas draugiem liek. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, plec pie pleca